Sievietes rokās dziesma, sievietes rokās dzīvība, valsts un daudzu cilvēku likteņi. Caur Latvijas spējas ar augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieces, Ogres rajona partijas komitejas pirmās sekretāres Zinaīdas Resnes rokām rit daudzkrāsainu mūžu un darba pavadījumi. Valsts pienākumos aizņemtai ik solī viņai raksturīgas sievišķīgās mātes rūpes par katru savas lielās saimes locekli. Kādi jautājumi jūs uztrauc, pie kā jāpiestrādā, ko jūs paši domājat, plānojat? Kultūras dzīve mūsu tieši Ogres pilsētā un arī pašās Kokmītnēs. Mums nav sava kultūras nama tāda īsta. Mums ļoti gribētos, kaut mēs nākošajā gadā jau varētu savā jaunajā kultūras namā darboties un rīkot vakarus un iet uz koncertiem. Viņai šeit daudz, ļoti daudz meitu, kurām jāiemācās ne tikai profesija. Ar saimnieces izjūtu, bagātu un harmonisku personību, tādu mēs gribam redzēt strādnieci šodien. Vairāk kā 4000 no strādājošajiem ir meitenes vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Tas rada papildus problēmas, papildus grūtības, jo viņām tā ir pirmā darba vieta, nav darba tradīcija.